Šodien raidījumā Baltijas valstu onkologu ķīmijterapeitu konference, renovēts ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs, ieteikumi vecākiem, lai bērni augtu veseli. Šī gada janvārī notika 3. Baltijas valstu onkologu ķīmijterapeitu asociāciju rīkotā konference, kas šogad tika organizēta Rīgā. Tajā tika apskatīti vairāki aktuāli jautājumi, kas saistīti gan ar jaunākām ārstēšanas metodēm, gan arī ar aktualitātēm onkoloģijas pacientu ārstēšanas organizācijā un kompensācijas sistēmas uzlabošanā. Mēs šajā konferencē runāsim par aktuālām tēmām par onkoloģiju vispār, par onkoloģiskās palīdzības organizāciju, kā to uzlabot, kas darāms, ko dara mūsu kaimiņu valstis. Un otra problēma ir par šo medikamentu kompensācijas sistēmu, jo mēs zinām, ka gan Igaunijā, gan Lietuvā šī kompensācijas sistēma strādā savādāk, labāk, pacientiem ir pieejams vairāk medikamentu. Piemēram, zarnu vēzim ir pieejams arī jaunie medikamenti, kas Latvijā nav pieejami. Tā kā mēs šajā konferencē izrunāsim lietas, kā viņi dara, kā dara mūsu kaimiņi, lai iegūtu pēc iespējas labāku ārstēšanas iespējas būt labāks pacientiem. Ar kādām problēmām onkoloģijas pacientu ārstēšanā saskaras igauņu kolēģi? В данный момент таких острых проблем нет. Šobrīd tādu sasāpējušu problēmu nav. Man jāsaka, ka praktiski pēdējos gados onkoloģijas pacienti saņem nepieciešamo valsts apmaksāto ārstēšanu. Un pat gada beigās, kad ir problēmas ar finansēm, onkoloģijas pacienti saņem gan ārstēšanu, gan arī nepieciešamās diagnostiskās procedūras. Protams, naudas problēmas ir arī Igaunijā. Mēs nevaram tā brīvi izmantot visus jaunos preparātus, un tas ir saprotami, jo tā problēma ir visur, gan Baltijas valstīs, gan arī rietumos, jo parādās ļoti daudz jauni medikamenti un ārstēšanas tehnoloģijas katru gadu. Kāda ir situācija Lietuvā onkoloģijas pacientu ārstēšanas ziņā? Я думаю, что эти проблемы, конечно, такие же, как и в Латвии. Es domāju, ka tās mums visām valstīm ir līdzīgas. Vienmēr izjūtam budžeta nepietiekamību un nepietiekamu finansējumu pašām jaunākajām ārstēšanas metodēm. Bet šajā momentā, kad tiekamies konferencē un dalāmies pieredzē, tad redzam, ka Lietuvā situācija onkoloģijas pacientu ārstēšanā nemaz nav tik slikta. Mums ir samērā laba situācija kompensējamo medikamentu un jaunāko tehnoloģiju ziņā, kā arī jūtams uzlabojums pacientu dzīvi ilgas pagarināšanā. Cik Lietuvā ir paredzēts finansējums gadā viena onkoloģijas pacienta ārstēšanai? Uz vienu onkoloģijas pacientu tas ir 36–37 eiro gadā. Tas, protams, liekas maz, ja salīdzinām ar rietumu valstīm, kur finansējums ir 270 eiro Vācijā, 300 eiro Nīderlandē, 400 eiro Luksemburgā. Bet, ja salīdzinām ar Krieviju vai Baltkrieviju, tad mums, protams, ir ļoti laba situācija, un regulāri tā tiek pārskatīta. Un mūsu budžets onkoloģisko pacientu ārstēšanai pieaug katru gadu. Un kādas ir galvenās problēmas onkoloģijas pacientu ārstēšanā pie mums Latvijā? Problēmas vienmēr ir. Mēs šobrīd runāsim par šo organizāciju, kura arī varētu būt labāka, lai būtu labāka pieejamība, ātrāk pieejamība. Bet, protams, ka mums arī ļoti sasāpējuši problēma ir šie medikamenti, kuri pašlaik kompensācijas sistēmā nav iekļauti daudz medikamenti, kas būtu vajadzīgi mūsu pacientiem un kas mūsu kaimiņu valstīs ir iekļauti. Tā kā tas ir tās galvenās problēmas šobrīd. Šeit mēs redzam, par cik miljoniem pēdējos gados ir samazinājies veselības aprūpes finansējums Latvijā. Vēža slimnieku ārstēšana nonākusi kritiskā stāvoklī. Krūts vēzis Latvijā ir kļuvis par biežāko onkoloģisko saslimšanu. Tomēr tikai no pērnā gada valsts ir noteikusi, ka 100 pacientiem gadā pienāks ārstēšana ar mērķa terapiju. Ar to var ārstēt arī metastātisku krūts vēzi, bet to valsts neapmaksā. Lietuvā un Igaunijā mērķa terapija ir bez ierobežojumiem. Pieejama gan agrīna, gan metastātiska krūtsvēža pacientiem. Vēl bēdīgāka situācija valstī ir ar metastātiska zarnu vēža pacientu ārstēšanu, kuriem medikamenta, ar kuru ārsti ir strādājuši gadu desmitiem, trūkuma dēļ nav pieejama pat pamatterapija. Par mūsdienu standartterapiju, kas Igaunijā un Lietuvā pieejama jau vismaz 5 gadus, zarnu vēža pacienti Latvijā var tikai sapņot.
Kopumā vērtējot Latvijas onkoloģijas sistēmu, Latvijā pacienti tiek ārstēti ar novecojušiem medikamentiem, kuriem salīdzinājumā ar jaunākas paaudzes medikamentiem ir daudz zemāka efektivitāte un daudz vairāk blakus parādību. Par dzīves kvalitāti vēža pacientiem Latvijā vispār nevar runāt, jo pacientiem visa dzīve ir pakārtota ārstēšanai. Jāsacina, ka pastāvošā valsts kompensējamo medikamentu sistēma nav orientēta uz jaunu, inovatīvu mērķterapijas medikamentu iekļaušanu valsts apmaksāto medikamentu sarakstā, un tie nav pieejami Latvijas pacientiem. Kā vērojams Rīgas pirmās slimnīcas teritorijā, nemitīgi tiek veikti uzlabojumi. Tagad arī ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskajā centrā. Tika piešķirts Eiropas finansējums infrastruktūras uzlabošanai, lai pacientiem būtu pieejama kvalitatīvāka medicīniskā aprūpe tieši ambulatorijā etapā. Un patiešām šī nodaļa, kas padomjas laikā bija kā biets, tagad atvērta ikvienam pacientam, kuram ir nepieciešama palīdzība ādas slimību ārstēšanā, dienas stacionāra apstākļos. Protams, tas priecē, kad pārmaiņas veselības aprūpē sakrīt varbūt arī tām pārmaiņām tendencē, kas ir gan visā pasaulē, gan Eiropā, kad lai efektīvāk un pieejamāk un kvalitatīvāk izmantotu visas novitātes, kas iespējams specialitātē, būtībā pievienojas arī ļoti jauki, skaistas, renovētas telpas infrastruktūriski, kas dod iespēju gan pacientiem to izjust, bet, protams, arī ļoti ievērojami uzlabo ārstu, medmāsu un faktiski medicīniskā personāla darba vidi. Ir pārkārtoti kabineti, vairāk pielāgoti, ir nopirkts atbilstošāks, mūsdienīgāks aprīkojums, piemēram, dienas stacionāra gultas. Ļoti faktiski ir atvieglots medmāsu profesionālais darbs, kas tieši skar lokālu slimnieku apstrādi ar dažādām speciālām dermatoloģiskām metodēm. Slimniekiem ir ļoti uzlabojušies sanitāri higieniskie apstākļi, teiksim, ir iespējas izmantot higienas procedūras, nozīmē dušas kabīnes, ir atbilstoši ļoti labas toaletes un, protams, pielāgojumi cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas praktiski līdz šim nebija. Tātad ēkā tagad ir abos stāvos iekārtots invalīdu lifts, invalīdu pacēlājs un praktiski nav problēmas nokļūt, pienākt, un arī praktiski arī personāls ir izjutis, cik ērti ir strādāt šādos apstākļos. Šī projekta ietvaros arī mums ir iegādāta medicīniskā aparatūra. Un faktiski jau jāsaka tā, ka parasti mūsu klīniskajā centrā jau esam arī līdz renovāciju izmantojušas gan novitatīvas, gan arī varbūt jāsaka tā diezgan tādas ārstēšanas metodas, kuras praktiski tiek veikts tikai šajā centrā. Bet pacientiem ir iespēja saņemt visu to, ko viņš saņemt jebkurā Eiropas valstī. Man pavisam nesen bija iespēja viesoties Romā, San Giuliano dermatoloģijas klīnikā, un es ar prieku varu teikt, ka mūsu telpas šobrīd nemaz neatšķirās. Es pat teiktu, ka izskatās modernāk un mūsdienīgāk nekā viņu klīnikā. Ja? Viņu klīnika gan ir lielāka, ar daudz varbūt labāku laboratoriju, mums ir uz ko vēl sniegties un tiekties, ja? bet katrā ziņā man bija liels prieks secināt, ka arī pie mums ir tikpat labi kā attīstītākajās Eiropas klīnikās. Kādas ir ārstēšanas metodas Itālijā? Ārstēšana neatšķirās. Jā, viņiem varbūt ir iespējams izmantot jaunākos medikamentus, kuri ir ļoti, ļoti dārgi. Ja? Un mēs izmantojam arī šos medikamentus, bet mums varbūt šīs iespējas tomēr ir ierobežotākas. Ja? Bet mums ir tieši tādas pašas fototerapijas iespējas, mums ir tieši tādas pašas, piemēram, ekscimera lāzerterapijas iespējas kā psoriāzes pacientiem. Es varbūt atvedu pieredzi, viņiem ir plašāka pieredze, viņiem ir ilgāku gadu pieredze izmantojot šīs ārstēšanas metodas, bet mēs neesam nemaz sliktāki. Un es pat teiktu, ka ir jomas, kurās mēs varbūt tomēr rūpīgāk, vairāk veltam laika pacientam, mēs rūpīgāk apskatām pacientu. Jau. Šis projekts tātad tika īstenots kopā ar faktiski tātad Eiropas līdzfinansējums un arī Rīgas domas finansējums, par ko jāizsaka ir tiešām pateicība Rīgas domai, kas praktiski morāli mūs tiešām vienmēr atbalsta, bet šoreiz ir arī tāds zināms materiāls ieguldījums no Rīgas domas tieši atbalstam infrastruktūrā. Ikvienas māmiņas un vecāku sapnis ir, lai viņu bērniņš augtu vesels, lai ziemā nebūtu jādomā par ārstēšanu, varētu apmeklēt bērnu dārzu un skolu un nebūtu jāuztraucas par saslimšanas iespējamību.
Šeit labs padomdevējs ir ģimenes ārsts vai pediatrs. Kā rūpēties par bērna imunitāti? Protams, ka pirmais noteikums ir laicīgi atvest bērniņu uz profilaktisko apskati, kas līdz gada vecumam ir biežāka, pēc gada vecuma ir retāka pie ģimenes ārsta. Otrs, kas noteikti būtu jāievēro, ka vajadzētu ievērot vakcinācijas plānu un režīmu. Trešais noteikti ir pilnvērtīgs uzturs. Jānodrošina bērnam, bet, kā jau mēs labi zinām, ne jau visiem bērniņiem garšo viss, ko viņiem piedāvā. Mūsu bērniņi ir izlepuši, un varbūt ne tikai tas. Mūsu bērniņiem daudziem ir alerģijas, kad nedrīkst ēst vienu vai otru produktu. Tad ir jākonsultējās ar pediatru vai ģimenes ārstu, vai nebūtu nepieciešams papildus kādu vai uzturu bagātinātāju vai vitamīni, bērniņam vai slimošanas laikā, ja ātrākas attīstības laikā, teiksim, augšanas laikā. Tad mēs attiecīgi arī izrunājam kādus vitamīnus vai mikroelementus vai uzturu bagātinātājus, ko mēs varam piedāvāt bērniņiem. Ļoti aktuāls jautājums vecākiem ir par vitamīniem, īpaši ziemas periodā, vai manam bērniņam profilaktiski vai jau ārstēšanās nolūkos nevajadzētu kādus vitamīnus vai uzturu bagātinātājus lietot. Man nostāja ir tāda, ka ja bērniņš ir vesels, viņš neslimo, viņš ēd visu, teiksim, nav nekas tāds, ko viņš nevar atļauties ēst, ja neēd, tad tā īpaši tāda vitamīna specifiski varbūt arī nebūtu vajadzīga. Bet ir ļoti liela grupa bērnu, kā mēs runājam, kas bieži slimojošie, varbūt īpaši pēc tādām atkārtotām slimošanu reizēm, ja bijušas smagas saslimšanas ar caureju, ar bemšanu, kad ir zaudēti daudz vitamīnu un mikroelementu. Jā, protams, ka mēs iesakam, kādu vai uzturu bagātinātājus vai vitamīnus. Un brīnišķīgi ir šie lācīšu vitamīni, kuros iekšā ir 7 veidu vitamīni, kas tieši darbojās imūnošūnu vielmaiņas procesos un tādējādi tajos slimības periodos, un arī tīri profilaktiski būtu bērniņiem, kas bieži slimo, veicināt šo imūnosistēmas attīstību, un veicināt ātrāku atveseļošanos. Šie vitamīni ir paredzēti bērniņiem no 4 gadu vecuma, tādi bērniņi, kas prot jau paši sakožļāt, lai nebūtu aizrīšanās risks. Es teikšu, tā viens trūkums šiem vitamīniem, viņi ir ļoti garšīgi. Un es domāju, ka bērniņš gribētu viņus ēst vēl un vēl, bet, protams, ka ir noteikti tā deva, šis lācītis, tā ir želē konfektīte, viens lācītis dienā, un ar to ir pietiekoši. Ko jūs ikdienā darāt, lai Elza neslimotu un augtu veselu? Mēs staigājam gar jūru, jo tuvu dzīvojam, augļus ēdam daudz, skrienam. Protams, vasarā, ziemā mēs to nedarām. Bet ārsts ieteica mums lietot šos vitamīnus, jo ar visu to, ko mēs vēl darām, vajag vēl papildus aizsardzību. Tad Un Elzai garšo? Garšo? Garšo! Un, protams, veselības namā 5 mazajiem pacientiem tiek ieteikts apmeklēt šeit strādājošo certificēto rehabilitologu un fizioterapeitu konsultācijas un iesaistīties ārstnieciskās vingrošanas un rehabilitācijas pasākumos. Veselības nams 5 piedāvā fizioterapeitu pakalpojumus. Fizioterapeiti strādā ar dažādākām metodēm, tā skaitā arī ar bobotas metodi. Tiek veikta bērnu stājas un gaitas korekcija, veicināta simetriska stāja, veicināta muskulatūras attīstība, veikta muskuļu disbalansa mazināšana, veicināta kardiovaskulārās sistēmas attīstība. Ļoti liela problēma ir bērnu mazkustīgums, kas pēdējos gados ir arvien vairāk sastopams arī Latvijā tajā skaitā. Un bērna pilnvērtīgai attīstībai un augšanai ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Veselības namā 5 ir pieejamas arī dažāda veida masāžas, ūdens procedūras, pērļu vannas zīdaiņiem, vingrošana baseinā, bet lielāku uzsvaru es tomēr gribētu likt uz fizioterapiju, tieši kā uz nodarbībām certificētu fizioterapeitu.
kurš gan novērtēs muskulatūras stāvokli, gan ieteiks vingrojumu mājas programmu, kuru vajadzētu arī izpildīt mājās. Veselības nams 5 ir viena no nedaudzajām medicīnas iestādēm Rīgā, kur mazuļi jau no 1 mēneša vecuma tiek mācīti peldēt un nirt. Kā peldēšana šādā agrīnā vecumā ietekmē bērna imunitāti? Знаете, мы своих деток наблюдаем от месячного возраста и до... Ziniet, mēs savus bērnus novērojam no pavisam agrīna vecuma līdz 1,5 gadam. Un varu teikt, ka šie bērniņi, kuri 1 vai 2 reizes nedēļā apmeklē peldēšanas nodarbības pie mums, kā arī vecāki ar viņiem nodarbojas mājā, ir pirmkārt ļoti labi fiziski attīstīti, viņiem ir labi attīstīta muskulatūras un sirds asinsvadu sistēma. Tāpēc, ka viņi ne tikai atrodas ūdenī, bet arī mācās nirt un aizturēt elpu. Tas nenozīmē, ka šie bērni nemaz neslimo, jo mājās vīrusu infekciju var atnest kāds no tuviniekiem, bet viņi slimo retāk un vieglākā formā. Mēs arī apmācām māmiņas, kā turēt bērnu ūdenī, kā trenēt mazulim elpas aizturēšanu. Man ļoti patīk, ja nodarbībās iesaistās arī tēti. Viņi ir labi skolnieki un turpina ar savu mazuli nodarboties mājās vannā. Lai uzsāktu peldēšanas nodarbības, ir vajadzīga ģimenes ārsta izziņa, jo viņš ir lietas kursā, kā bērniņš ir dzimis, vai nav bijušas kādas veselības problēmas. Un tad vecāki ar bērnu var ierasties uz konsultāciju un nodarbībām. Es gribētu teikt, lai visi vecāki, kuri mīl savus bērnus, vairāk ar viņiem nodarbojās. Mēs varam sniegt konsultācijas, masāžas, vingrošanas, peldēšanas apmācībās, lai tālāk mājas apstākļos vecāki varētu to turpināt. Mēs novēlam visiem vecākiem piedalīties savu bērnu fiziskajā audzināšanā. Принять участие в физическом воспитании своих детей. Ziemas piedāvājums kurorta rehabilitācijas centrā Jaunķemeri Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, maznodrošinātiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem, invalīdiem, politiski represētajiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bijušajiem geto ieslodzītajiem, kara un darba veterāniem, Černobiļas AS avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Cena no 20 latiem dienā. Piedāvājumā ietilpst 1 vieta 2-vietīgā numurā, 3-reizēja ēdināšana, medicīnisko pakalpojumu komplekss pēc Jaunķemeru ārsta nozīmējumu, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, 4 kameru vai virpuļu vannas, ergoterapija, elektrodūņas, fizioterapija zālē, basēnā un kardiotrenažieru zālē, nojošana. Izmantojiet iespēju uzlabot veselību. Referendumā 18. februārī piedalīsimies visi un ievilksim krustazīmi pret, jo tas ir mīlestības apliecinājums latviešu valodai – kopīgs pret.